Par skrūvēšanu. Materiālu skrūvē ar mūsu skrūvēm. Šīm te speciāliem skrūvēm. Paldies, tev kamera. Ir iekšā uzgalis un skrūves. Skrūves ir līdzīgas kā finieru skrūves. Skrūves skrūvējās iekšā plāksnē vismaz kaut kādi 3-4 mm no augšpuses, lai nepaliek augšējā malā. Tāpēc viņi konus veidā viņi iet iekšā. Vajadzētu urmašīnu ar lieliem apgriezieniem, ar apmēram 3000 apgriezieniem, lai vienā ātrumā uzreiz viņi ieskrūvējās iekšā, jo tas jautājums jau no tevis jau nāca, ka viņi nepiespiežās klāt. Tas, kas ir jādara, ceni vietā, kur skrūvēs jāpiespiež. Viegli pateikt. Jā, es saprotu, jā, jo nevar šitā ķerviet roku, jā. Otrs variants ir, ja ņem lentā pistoli, tad viņai ir, jau atdurīta. Viņa piespiež, jau ar to ieiet iekšā. Ja nav lentā, tad ir ar roku jāpiespiež. Kas notiek, ja to neizdara? Varma puteklīts. Tas puteklīts, kas iziet no paša plāksnes, izspiežas aiz muguras un atspiežās pret to karkasiņu. Un viņš tur paliek iekšā. Un mēs pazaudējam vienkārši plakni tādā veidā. Ja, tas ir tas, kas ir varbūt atšķirās no kaut kādiem mīkstākiem materiāliem. Jums droši vien tā arī bija, vai ne? Jā, tieši tā. Jā. Bet mēs ātri to atrisinājām.